Labvakar, Lelda. Labvakar, Sintīna. Ir pagājis gads, kopš mēs ar Leldu satikāmies, un tagad uzaicinājis esmu tev uz sarunu, lai tu padalies ar savu stāstu. Lūdzu. 13 gadus man jau ir uzstādīta diagnoze, reumatītais artrīts. Runā skaļāk. Un šos gadus es esmu meklējusi visādus risinājumus, lai uzlabotu savu veselību. Es gan dzērusi metotrexātu, tas ir tādas stipras zāles tieši, ko pie reumatīda artrīta izraksta. Tas uz mani tā negatīvi iespējas, teiksim, tā man bija depresija. Un pēc tam es izmēģināju gan dziedniekus, gan ajurvēdu. Un, man teikt, jau 13 gadus meklēju risinājumu, bet līdz pagājušā gada pavasarī ieraudzīju Sintīs dēla Kārļa stāstu, sociālajos tīklos tas bija, par viņa rezultātu, ko viņš ir ieguvis izejot organismu attīrīšanu. Un man uzrunāja tieši tas vārds organismu attīrīšana. Un es sazinājos ar Sintiju. Un šogad jau ir pagājis gads, kopš es to daru. Un man ir rezultāti. Es tev vēlējos arī pajautāt, kas bija, kādus tu dažādus veidus izmantoji, lai atrisinātu savu problēmu? Es jau teicu, atkal mocīti. Mēs esam ēterā, un te brauc arī mocīti. Mēs pasūtījām mocīti. Kādus veidus tu izmantoji, jo tev bija ļoti slikti, kāda tev bija diagnoze? Diagnoze reumatītais artrīts. Un situācija pasliktinājās, vai ne? Ar gadiem arvien vairāk pasliktinājās, protams, un izmēģināju gan dziedniekus, gan pati meklēju visādas informācijas. Kā tu meklēji? Kur tu meklēji? Pirku žurnālus, visur, kur tika pieminēts reumatītais artrīts, visos žurnālos tie bija man mājās. Tur bija, protams, dažādi ieteikumi, daudz ko izmēģināju. Īsti tādu risinājumu es neatradu tunī visā. Izmēģināju ajurvēdu, tur, protams, bija arī rezultāti, bet beigās bija tā, ka man ieteica braukt uz Indiju, attīrīties, un es sapratu, ka es to nevaru atļauties vienkārši. Un ka man ir jāmeklē kaut kas cits, ko es varu atļauties. Jā, un tad tu ieraudzīji Kārļa rezultātu, un tu saprati, kā tu gribi izmēģināt. Vispirms gribēju uzzināt, kas tāds ir. Tad mēs satikāmies tieši pirms gada, un tad man visu pastāstīja, kāds notiek. Un tas bija tas, kas man likās, ka man ir jāpamēģina to. Tas likās tev arī pieejams finansiālā ziņā, vai ne? Jā, to es varu arī, teiksim, tā pati regulēt to, tās izmaksas. Varu pati, kā lai sakam, regulēt savu to atvesaļošanās procesu. Kādā veidā. Es varu, reizes arī mācos iepazīt savu ķermeni, savu organismu, saprast, kā viņš darbojās un kas tieši man ir vajadzīgs, kas man nav vajadzīgs, kā, teiksim, tas apmēram tāpat. Jā, jo tā jau ir, mēs jau mūžu dzīvojam, mūžu mācamies, un skaidrs, ka ķermenis arī mainās ar gadiem, vai ne? Bet kas tev pielika tieši to punktu, to trekno punktu, ka tu saprati, ir ļoti slikti? Ļoti slikti. Tas bija sāpes, protams, un tas, kad manas kustības kļuva. Tu nevarēji izstāsti mazliet cilvēkiem. Stāsti. Stāsti ekrānā cilvēkiem, kas tev bija slikti, ja, jo, Sāpēja viss, sāpēja rokas, sāpēja kājas, sāpēja pleci, bija nogurums, nebija dzīves prieka. Nebija vispār nekāda tāda skata nākotnē. Bija tikai drūms tums, kas man sagaida. Bet, negribējās jau arī padoties tā vienkārši. Es domāju gan, jo tev jau bija arī, man liekas, pateikts, kāds jau bija kaut ko pateicis, vai ne? Kā lai
Saki, tā kā ir. Reumatologs man pateica, ka šī slimība nav ārstējama. Jā. Viņi tikai var apārstēt, bet viņi var saīsināt man dzīvi par 10-15 gadiem. Tātad, ja cilvēks vidēji dzīvo 80 gadus sieviete, jā, tad viņš jau tev piedāvāja 65. Tātad pensijā tu nemaz varbūt viņš tev tā arī pateica, jā? Nu jā, tā apmēram ir. Saki skaļi, jā. Jā. Tā tev pateica. Nu labi, jā, es nekādīgi nevaru izdabūt no tevis. Grūti. Labi, un tad tu sāki to ceļu, un kad tu, nu īstenībā tad, kad es satiku Leldi pirms gada, es tiešām, mēs esam vienaudas gandrīz. Jā, mums ir vienāds gadu vecums, mēs esam vienādā vecumā, bet es, kad ieraudzīju Leldi, kā viņa klibo pāri laukumam uz to kafejnīcu, kur mēs bijām sarunājuši satikties, es domāju, kā tā vispār var būt, vai tā tiešām ir, es tam nevarēju noticēt, un tad, kad viņi man to visu izstāstīs, sapratu, ka tā tiešām ir. Un kad tu tātad pagājuši, mēs šodien svinam gada jubileju, kā mēs ar Leldi satikāmies, un tu izmainīji savu dzīvi, vai ne? Izmainīju. Jau pavisam, var teikt, mums gadu nebija jāgēt. Tas bija, var teikt, 3-4 mēneši, un jau dzīve bija pamainījusies. Pasaki skatītājiem to. Pēc 3-4 mēnešiem man dzīve bija pamainījusies. Kas tev bija izmainījies? Kas tev izmainījās? Atgriezās dzīves prieks. Kas vēl? Protams, sāpes mazinājās un vieglāk bija kustēties. Varēju daudz ko izdarīt, to, ko es agrāk nevarēju izdarīt. Varēju braukt ar mašīnu, tīrīt māju, iet, nezinu, pastaigās. Tagad, protams, ar to daru. Ceļot. Ceļot daudz, neesmu ceļojusi, bet, jā. Esi sākusi, vai ne? Jā, Lelda patiešām ir sākusi arī ceļot, un arī par to man ir prieks, ka viņa pozitīvi skatās uz dzīvi. Protams, nu, kā tu sevi uzmundrini, jo nu, tu ilgus gadus esi dzīvojis ar tādu mazvērtības kompleksu un cīnījusies, un tev neviens neko nav solījis. Un kā ir tagad? Tagad? Jā. Prieks dzīvot. Jā, prieks dzīvot, jo arī slimoji, tu taču slimoji bieži. Tu man kādreiz to stāstīji, varbūt pastāsti. Kāpēc tu nevarēji iet uz darbu? Nu, tas bija, jā, pagājušo pavasaru bieži slimoju. Tas bija pagājušo pavasaru. Un tagad, bet labi, un tad pastāsti, kā notiek tad, kad kolēģi slimo darbā, jā? Tagad. Nu, jā, tas bija šo ziemu. Nu, diezgan labi turējos. Bija meitenes, kas slimoja man darbā, bet es turējos. Tev bija jāstrādā par visiem, vai ne? Nu, nē, tik traki nebija. Bet principā, tātad tu jau sajūti uzlabojumu jau pēc mēneša? Nu, pēc 2. Nu, labi, pēc 2. Un kas tev ir uzlabojies, to tu jau teici, bet vēl kaut ko pasaki. Pasaki cilvēkiem, ka dzīvi var izmainīt 90 dienās. Jā. Pasaki, paskaties kamerā un saki no sevis. Tā nav reklāma, ja? Te ir cilvēks, kurš ir bijis ar smagu diagnozi, reumatoīdo artrītu, un viņa ir uzlabojusi savu veselību. Protams, Lelda vēl pieklibo. Protams, gadās kāds vīrus, ja? Gadās kaut kas, kāda diena, kad varbūt veselība nav tik laba, vai ne? Ne, mums visiem tā gadās. Bet principā tu esi izmainījusi savu dzīvi. Tu jūties savādāk, tu esi dzīvespriecīga, tev sāpes vairs nenomoka. Nenomoka. Un tu aicini cilvēkus. Jā. Saki skaļi kamerā. Jā, aicini jaunajā projektā, jā. Saki, es aicinu cilvēkus izmainīt savu dzīvi 90 dienās. Aicinu jūs visus. Izmainīt dzīvi 90 dienās. Tas ir to vērts. Un to pamēģināt. Un to var izdarīt, jā. To var izdarīt jebkurš. Jebkurš var no tās savas situācijas un stāvokļa, kādā viņš ir šodien, izmainīt savu dzīvi tikai 90 dienās. Un kad sāks projekts? Projekts?
Mēs jums pastāstīsim, kad sākās projekts. Šodien mēs jums vairāk neko neteiksim. Rakstiet Leldei. Leldas profilā arī būs šis te ieraksts, vai rakstiet man. Un jauku jums pavasari un var dzīvi izmainīt 90 dienās. Jauku vakaru. Atā!